2016. gada pavasara sējas sezona ir uzsākusies, un Dagdas novada zemnieki šodien iepazīst ar jaunu firmu un jaunu tehniku. Vai jauna firma vai jauna tehnika, to pastāstīs firmas pārstāvi. Tātad, kas šodien notiek šiem skaistajiem tīrumiem? Jā, labdien! Mans vārds ir Māris Čepeļs. Esmu SIA Konakesko Latvijā Latgales reģiona pārstāvis, un šodien tiešām laiks mūs lutina, un Latgalē, Dagdas novadā mēs demonstrējam un prezentējam tehniku, klās traktorus un Lemken sējmašīnas. Tā kā tagad ir tieši sējas sezona, zemniekiem ir aktuāli redzēt, kā mūsu pārstāvētā tehnika, klās traktori un Lemken sējmašīnas nodrošina maksimāli visdažādākos apstākļos sēju. Tieši šodien laukā mēs demonstrējam, kā strādā mehāniskā sējmašīna ar frēzes priekšapstrādi un sējam rapsi, un arī demonstrējam, kā strādā pneimatiskā sešmetrīgā sējmašīna, kura ir salāgota kopā ar 250 zirgu traktoru, un arī sējam rapsi. Uz doto brīdi visi mūsu demo procesi norit raiti. Dienas gaitā brauc zemnieki, skatās, prasa jautājumus par tehnoloģiju, par iespējām mūsu. Jā, tā kā viss iet, kā tam būtu jābūt īstā sējas laikā. Mēs aizmugurē dzirdam, ka zemnieki rosīgi sarunājas par tehnikām, par iespējām. Tas nozīmē, ka interese ir un liela interese. Tikko iebraucot tīrumā, mēs redzējām, ka viena sējmašīna, saprotu, sējāt vasaras rapsi. Šogad diezgan ir zeme pacieta. Kā transporta līdzeklis, kā traktors tiek galā ar problemātisko augsni? Mēs paredzējām, ka gan laika apstākļi zemniekus nelutina, gan mēs arī paredzējām, ka lauki var būt visdažādākie. Jo, kad mēs braucām demonstrēt šo tehniku, mēs nezinājām. Un lauks arī nebija speciāli kaut kā īpaši sagatavots priekš tā. Ja? Tāpēc vienmēr numur viens ir pareizi izvēlēties traktora un sējas kombinācijas salāgotamību, lai viņa ir piemērota, lai traktors nav pa vāju un lai sējmašīna tiek galā ar smagajiem darba apstākļiem. Jā, to, ko jūs redzējāt, tā ir sešmetrīgā sējmašīna, ja, un viņa precīzi un ļoti korekti tika galā ar saviem darba apstākļiem. Tas nekas, ka lauki ir mitrāki, tos mēs, protams, neapstrādājam, atstājam, kur ir kaut kādas peļķes, apbraucam apkārt, jā, bet Rugainē, kā mēs arī redzējām tikko, lauks tiek sastrādāts perfekti, jo priekšā ir priekšapstrādes diski, kas uzdrošina augsni, un pēc tam jau tiek iesēts rapsis un gaida savu dīgspēju. Katram transporta līdzeklim ir savi plusi. Šīs firmas piedāvātajiem transporta līdzekļiem, ko jūs šodien demonstrējat, kādi ir plusi, kāpēc zemniekam vajadzētu aizdomāties par šādu vai nu iegādi, vai arī nomāšanu, vai tas ir ekonomiski, vai tas ir, teiksim, labāk zemi apstrādā, lielākas ražas? Mūsu kompānijas moto ir piedāvāt profesionālu sniegumu. Un profesionālais sniegums mums sastāv no vairākām daļām. Pirmkārt, jau, ka mēs demonstrējam tehniku, tas nav mazsvarīgi, zemnieki spēj iepazīties vēl pirms iegādes, kā tehnika strādā. Otkārt, mēs tiešām piedāvājam profesionālu tehniku. Tā ir Vācijā ražota, gadu laikā pārbaudīta, un jebkurā gadījumā man kā pārstāvim arī ir lepnums, ja, ka mēs šādu tehniku tiek piedāvātā. Kā arī zinot visus secīgi pārējos soļus, kā kompānija ir spēcīgs servis. Šogad tiks atklāts arī Reizeknes pilsētā servis punkts lokāli ar mehānikiem apkārtnē, ja, un rezerves daļu piegāde. Tā kā kompānijas moto un mūsu vīzija ir piedāvāt profesionālu sniegumu zemniekiem, lai viņiem nenākas vilties par iegādāto tehniku. Tātad pagaidām visi mēs baudām pusdienlaiku. Kas tiks demonstrēts pēc pusdienām? Mēs turpināsim rādīt klās traktoru ar sešmetrīgo sējmašīnu. Mēs turpināsim rādīt klās traktoru ar 3-metrīgo sējmašīnu, kas domāta vidējiem un mazākām saimniecībām. Un mēs parādīsim arī jaunumu Latvijā klās traktors ar Heva sējmašīnu, kas ir uzmontēta uz dziļrdinātāja un ir
pamat pielāgota tikai un vienīgi rapša sēšanai. Tā kā tas ir tāds jaunums Latvijā, un to mēs varēsim redzēt tieši šajā laukā iesēšanas procesu, un, protams, tad jau rudenī, kā viss būs sazaļojis, un pirms kulšanas kāda būs raža. Tas nozīmē, ka jūs ne tikai šodien nodemonstrēsiet, bet arī paskatīsieties, kas pēc jūsu demonstrējuma izaudzis. Kā es teicu, mēs darām lietas profesionāli. Ja mēs arī šajā laukā tagad zemniekiem vietējiem parādām un iesējam, tad viennozīmīgi mēs arī procesa gaitā braucam, šos laukus apsekojam, skatāmies, kā augs ir sacerojis, kāda ir sakņu sistēma un tā tālāk. Tas ir ilgstošs process. Protams, līdz pat skulšanai, līdz pat ražas iegūšanai. Protams, kā saka, cāļus skaita rudenī, tad arī saimnieki, zemnieki, kas šeit laukos apstrādā, viņi jau savu vērtējumu izdarīs rudenī un teiks, jā, tā tehnika ir godam iesējusi, jo raža ir laba, vai kaut kādas nianses piestrādājot un tā tālāk, tad jau korigējama. Kādi ir visbiežāk uzdotie jautājumi tieši no zemnieku puses? Cik tehnika maksā? Vienmēr visi redz un visi saprot, ka tā tehnika ir smuka, komfortabla, iekšā tu baudi braucienu, strādāšanu, nevis kaut kāda veida sarežģījumus. Cik maksā? Bet, kā es saku, maksāšana ir viens process. Viena veida, protams, neatņemama sastāvdaļa no visa iegādes procesa, bet ja tehnika tev tiešām spēja sniegt profesionālu sniegumu, tu nebojā veselību, strādā komfortabli ar kondicionieri uz pneimatiskā sēdekļa, jā, un pie tam tev vēl pēc visa procesa sēšanas vai zemes apstrādes ir raža, kura tev nes peļņu, tad arī zemnieks, viņam ir jāvar atļauties pirkt profesionāla tehnika, lai iegūtu arī profesionālus sev apstākļus darbam un jāstrādā. Nu, ja jau zemnieki prasa, cik maksā, tas nozīmē interesi ir, lai iegādāties. Tātad redz plusus tehnikas. Jebkurā gadījumā Eiropas fondi sniedz ļoti lielu atbalstu zemniekiem. Ir daļa, kas izmanto Eiropas fondus, iet cauri tai birokrātiskai procedūrai, jā, pērk ļoti liela daļa. Ir arī zemnieki, kas pērk, protams, pa savu naudu. Jebkurā gadījumā nopērkot vai nu ar vai bez fondiem, zemnieks saprot, ka tā tehnika ir mūsdienīga, ka viņa nav tā padomju laiku tehnika, kas kaut kā strādā. Ja? Tā kā jebkurā gadījumā redzot un demonstrējot un saprotot uz lauka tehnikas ieguvumus, zemnieks tad jau izdara secinājumus. Vai viņam tieši šāda ir piemērota, vai bišķiņ mazāka, vai cita veida kombinācija. Ja? Tā kā tas viss ir salāgojams. Jā. Ko jūs novēlētu Dagdas novada zemniekiem? Visnotaļ produktīvu un ražanu gadu ar labu iekūlumu, ar labām graudu cenām, tikai un vienīgi panākumus, jo laimīgs zemnieks, mēs esam priecīgi, ka ir raža izaugusi, ģimenes ir priecīgas, novads plaukst, tā kā visnotaļ visu to labāko. Paldies! Tad turpināsim svērot jūsu demonstrējumus. Paldies! Šodien mēs atrodamies Dagdas novadā, ir skaista pavasarīga diena un apkārt notiek sējas darbi. Bet šodien sējas darbi mazliet atšķiras no pērnā gada laikam sējas darbiem, mazliet par to pats saimnieks. Kas šodien notiek jūsu laukos? Mēs te šodien atrodamies zemnieku saimniecības Skudras laukos, un mēs šodien te Konakieska diena mums piedāvāja viņi gan traktorus izmēģināt, gan sēmašinas klāstu, kas viņiem ir, gan kas tas skaitas, tas kultivātors. Nu, tā varētu teikt, ka tā ir rapša sējas kombinācija, kur vienlaicīgi varam sēt rapsi, gliemežu indi, minerālu mēslu un arī veikt dziļu augsnes irdināšanu, lai mēs tiktu apakšā zem ārklotas zoles. Tā mēs gan to visu gribam izmēģināt, un tad mēs varēsim redzēt, kur labāk aug, labāk ražo. Šodien tāda interesanta diena. 3 sēmašinas te mums. Firmas pārstāvis stāstīja, ka nodarbojas firma ļoti profesionāli, ne tikai iesēja un aizmirst par jums, bet es kā noprotu, skatīsies vasarā, kas notiek ar viņu pasējiem, un rudenī tātad skaitīs tos graudus un to ražus. Ja? Jā. No, īstenībā mēs šo
Šāda veida sadarbību mēs jau sākām pagājušā gada augustā, tā kā mēs sējam ziemas rapsi. Teikšu godīgi, mums šobrīd ir tāds izmēģinājuma brīdis, kad mēs mēģināsim ar šo pašu ziemas rapšu sējas kombināciju sēt arī vasaras rapsi. Pieredze mums vēl nav bijusi tāda, to mēs redzēsim, kā tas viss mums sanāks. Bet varu apgalvot un patiešām teikt to, ka pagājušā gada augustā mēs sējam Latvijā kādās 10 saimniecībās ziemas rapsi. Rezultāts bija vienkārši fantastisks. Protams, kā saka, cāļu skaitu rudenī, bet mēs ļoti labi redzējām, kā tas ziemas raps pārziemoja. Rezultāti bija vienkārši fantastiski labi. Pāri ceļam tagad notiek vasaras rapša sēja. Mazliet pāri tehnikas izmantošanu. Skatāmies, ka lauks iepriekš nebija apstrādāts, tātad notiek sēja uz rugājiem. Mazliet par to tehnoloģiju. Jā, protams, mēs piedāvājam vairāk veidu tehnoloģijas. Otrā pusē ceļam, kur mēs redzējām, kur notiek rapša sēja tieši rugainē. Tur sēja notiek ar Lemken kompānijas sēmašīnu, kas ir apgādāta ar augsnes pirmapstrādes agregātu, ar disku kultivatoru. Pēc tam nākamā gainā tuņās tiek sēts rapsis. Ko tas nodrošina zemniekam? Jūs šodien skatāties, ka tādā veidā tehnikā tiek strādāts. Jūs kā zemes īpašnieks un zemnieks, kādus plusus jūs redzat, ka tiek tieši rugainē sēts? Jā, pirmkārt laiku ietaupams. Tas pat taisnība, bezaršanas, jā. Es kā arī kā šogad... Arī degviela. Tas pēc tam jau, kas ir, ka laiks arī. Šis pavasars mums ir tāds, ka mēs, kad gribējām, nevarējām iebraukt. Tagad viņš šodien tikko tev kaut ko varam mēs šajos laukos darīt. Ja mēs vēl aparsim, kamēr tur iesēsim, tā jau tā laika nav. Protams, ka degviela. Laiks degviela arī. Cik gadus pēc kārtas tīrumā var ekonomēt uz rugaines, uz šādas te veida tehnikas? Vai būs tomēr aršana vajadzīga? Es varbūt varu pateikt no savas pieredzes. Ir tā, ka 2, maksimums 3 gadus mēs varam izmantot sēju tieši rugainē, bez aršanas. 3. 4. gadā ir obligāti jāar. Tas, ka dažas kompānijas pastāv uz to, kad var vispār neārt, tās ir muļķības. Tā darīt nevar. Varam strādāt 2-3 gadus sēt rugainē, 3. 4. gadā noteikti ir jāar. Tas nozīmē, ka šogad tiek izvēlēts tieši degvielu ekonomējam, laiku ekonomējam, un šogad sētam, un nākamgad var arī sēt šādā veidā, ja? Mēs skatīsimies rudenī, ka tad jau... Kāda raža? Princips ļoti labs, pareizs, bet redzēsim, kā augs, kad tas būs ražas. Tas arī svarīgs moments. Bet tā kā mēs strādājam ar šito izmēģinājumu, man ļoti patika, kā tas viss notiek. Labi. Šeit mēs redzam patiešām šobrīd unikālu tehnoloģiju, ko mēs piedāvājam Latvijas tirgū. Ir kompānijas Heva speciāla rapša sējas kombinācija, kurā tiek apvienotas 3 sējmašīnas. Tātad šajā agregātā ir 3 sējmašīnas. Šeit ir sējmašīna rapsim, šī sējmašīna ir gliemežu indei, un otrā pusē mēs redzam ir sējmašīna minerālu mēsliem. Tātad tehnoloģija ir sekojoša. Pirmkārt, mēs ejam ar šo te dziļirdinātāju, kurš mēs aptuveni, teiksim tā, augsne tiek uzdzirdināta 35 cm dziļumā. Tas nozīmē to, ka mēs pakļūstam apakšā zem noplietētās arkla zoles. Ja? Tā nākamā lieta ir tas, ka no rapša sējmašīnas, tās ir visas pneumatiskās sējmašīnas, no rapša sējmašīnas punkura priekš ir tā. Tātad no minerālu mēslu sējmašīnas punkura tieši aiz dziļirdinātāja tiek padot šeit minerālu mēsli. Nākamais agregāts ir pievelšanas V-veida tērauda pievelšanas veltnis. Tad tālāk no rapša sējmašīnas punkura tiek par sēklu vadiem tiek padoti
Šeit uz dubulto disku sējaparātu tiek padota rapša sēkla. Un visbeidzot no gliemeža indas sējmašīnas, tāpat tā kā raps tiek padots par sēklu vadiem, tiek padota gliemeža inde, kas nonāk aiz pievēlšanas kopēšanas ritenīšiem. Varbūt daži vārdi par gliemeža indi. Gliemeža indi ir nepieciešama tieši priekš tam, lai mēs varētu apkarot gliemežus, jo šī tehnoloģija, ko mēs veicam, ka mēs veicam dziļināšanu 35 cm dziļumā, tā ir ideāla vide priekš gliemežu attīstības. Jo parasti, teiksim tā, kad ja mēs rapsi sējam tradicionālā veidā, kad augsne tiek uzirdināta 5, 6, 8 cm dziļumā, dienas laikā saulē gliemeži aiziet bojā. Bet šajā gadījumā, tā kā irdināšana notiek 35 cm dziļumā, tā ir ideāla vieta, kur bet gliemezim paslēpties karstajos saules staros pa dienu. Vakarā, protams, viņš nāk augšā, un viņš padara savu darbu, noēd mūsu rapsi. Vēl dažos vārdos par, tiešām tā, kā es jau iepriekš pieminēju, šo tehnoloģiju mēs sākām pagājušā gada rudenī, augustā, konkrēti 15. augustā. Mēs sējām pirmā vieta saimniecība bija saimniecība Joži Kurzemē, un pēc tam aptuveni vēl kādās 10 vietās visā Latvijā. Rezultāti tiešām bija ļoti labi, un dabīgi, ka mēs arī to turpināsim šogad, jo pagājušā gadā gribētā bija ļoti daudz, bet vienkārši laiks bija tik, cik viņš mums bija, un vienkārši mēs nepaspējām pie visām saimniecībām pabūt. Tā kā šī rapša sēja turpināsies, rezultāti ir iespējami redzēt mūsu Kona Kesko Facebookā. Tur ir parādīts gan fotogrāfijas no pagājušā gada rapša sējas, gan arī no šī gada. Teiksim, tagad mēs pavasarī apsekojām šos laukus un redzējām, kā tas raps ir pārziemojis. Un atkal taisījām fotogrāfijas, un tās tiek publicētas, un tā kā tas viss ir pieejams un redzams. Kā saprotu, ka ziemas rapsi jūs pagājušo gadu uzsākāt, bet pēc šīm tehnoloģijām sākat vasaras rapsi. Jā, un vasaras rapsi jūs sākāt tieši Dagdas novadā akciju Šī ir pirmā vieta. Tieši Skudriņu saimniecība ir pirmā vieta, kur mēs tagad mēģinām rapša sēju vasarā. Tas ir tāds ģenerāli mēģinājums, izmēģinājumi un trusītas Skudriņas. Tieši tā kā Skudriņās būs tā izmēģinājuma vieta, tieši tāpat kā pagājušā gadā ar ziemas rapsi. Jo līdz šim tā pieredze šāda tipa agregātiem bija ļoti liela un plaša Dānijā un Anglijā, bet parasti tā, ka mēs stāstījām un rādījām fotogrāfijas, kā tas notiek tur, tad, protams, visiem zemniekiem ir, bet kur tas notiek Latvijā? Tas bija tas iemesls, kāpēc mēs tiešām ļoti plaši sākām šo sējas akciju veikt sākām pagājušā gadā, un, protams, arī pamēģināsim tagad vasarā. Kā tika atrasts īstais zemnieks? Kā tika atrasts īstais zemnieks? Kā jūs viens otru atradāt? Dievs stāvēja klāt. Jā, pavisam jau vienkārši. Kā jau mēs zinām, kad firmai Kona Kesko ir pašreizajā mirklī mums ir 4 atbalsta punkti. Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē, tad mūsu Latgales jaunais pārdevējs Māris Čepels arī sazinājās ar Skudriņu saimnieku, šīs dienas demo ir noorganizējis šeit. Pats galvenais, ka tu vari redzēt, piemēram, uz izstādi, ka brauc, ko tu paskaties uz to traktoru, smuks viņš ir, bet te tu redzēsi, kā tas viss strādā. Pats galvenais. Tieši tāpēc tā arī tā ir lieta, kuru mēs parasti vienmēr atbalstam. Visvairāk mēs vēlamies nevis rādīt, cik tas viss skaisti izskatās, bet reāli uz lauka un darbībā. Jo tad arī tās redzams ir tās tehnikas atšķirības, kā strādā viena, kā strādā otra. Jo izstādē viss ir skaisti notīrītas, nopucētas, spīdīgas, bet lauka apstākļos parasti tā bilde ir pilnīgi savādāk. Tas nozīmē, no teorētiski un apskates mēs izējam tīrumā uz praksi. Tieši tā. Tas nozīmē, šodien ir iesaite labība, kad notiks no firmas pārstāvjiem pirmā lauku apskate. Tad droši vien, vispirms jau tad, kad lauks būs sanācis,
Nu, un droši vien, ka mēs arī darīsim tāpat tā kā pagājušā gadā, kad ik pa laikam fotografēsim, un fotogrāfijas būs pieejams Facebookā visiem lietotājiem. Un uz ražas svētkiem tad? Nu, tas jau pats par sevi. Nu tad līdz rudenim, tiekamies rudenī, lai apjaustu, kāda tad raža ir izaugusi. Tieši tā. Paldies. Uz redzēšanos. Paldies arī jums. Uz redzēšanos.